otram, mācamies piedot vēl ar vienu. Vārdi ir tikai vējš, te pie aiztēts tecējš, vārdos melnais kļūst balts, un rūpēs paliek salds. Vasalnieks. Tas ir viņš? Ļoti labi. Tad novērojiet viņu. Uzziniet, kur viņš dzīvo, un tad zvaniet man. Jā, veiksmi, jā. Nu, sveiki. Sveiks. Skatos aizvien lasi. Jā, lasīšana palīdz. Terapija. Kā kāja, kā pašsajūta? Paldies, normāli. Starp citu, man cilvēki atrada to Arvi, tikko zvanīja. Tik ātri? Cilvēks jau nav adats. Īpaši, ja meklē drošībnieki. Viņi pamanīja pie veikala. Zvēriņš iet pie silas, cilvēks uz veikalu tālūk. Jā, un vēl šīs dienas presa pāršķirstīja. Neviens neko neraksta par kontrabandu, klusums. Varbūt viņi ir sarunājuši un vienkārši to neafišē. Pilnīgi iespējams. Bet aizturēto sarakstā ir tāds Māris Krauze pārbaudīja. Karli, jādabūna tas Māris ārā, no policijas nagiem. Man nav vajadzīgs nemazākais trūksnītis. Saproti, kā es skatīšos saviem partneriem acīs. Idiots, kāpēc es ar tiem šmurguļiem sapinos? Uj! Sēdi. Ko sēdi? Man stolit vajag. Do roku. Paldies. Ops! Jā, pagaid, tā būs vieglāk. Jā. Būs labi, normāli, es pats aiziešu. Kristīne, šitā ābele būs laba? Jā, būs ļoti labi. Nu, galvenais tad atmuguriski, ja tas vainags jāmat. Lūk, tad jāmuru kurieni, vai ne? Šitas pērnais vainags. Tas ir tas īstais, jā? Un lecam arī pāri ugunskuram. Obligāti. Puiši ar meitām divatā. Šito galdiņu mēs atbrīvosim nost, te noliksim 5 saules pudeles, un kurš puisis ātrāk izdzer, tas ir uzvarētājs. Kur ir skaņotājs? Labi, es skrienu meklēt, jā? Jā. Pārbaudīs spēlēm viss salikts. Marta par to atbildi. Neceļ. Runāja ar viņu? Nu, man ar viņu runāt ir pilnīgi bezcerīgi. Nu, re, kur nākt? Marta! 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 Marta, nu pagājušajā dzīvē, jāi paskaidrot.
Tas ir mans pēdējais pasākums. Es izdarīšu savu darbu, bet vairāk mēs neredzēsimies, saprati? Nu, taču ļauj man izstāstīt visu. Es dzirdēju visu, Labi, jā, dzirdēju. bija tavs Jānis, jā, bija. Bet, saprot, es nedrīkst stāstīt. Es, ne jau sevis dēļ, tēva dēļ, es nedrīkst. Jā. Marta, es tev nemaloju. Jā, viss. Uz mani tēvu šāvu. Uz mani tēvu šāvu vajadzēja apkopt brūces. Es nezināju, ko citu pasaukt. Jā, ticu. Ak, Dievs, domā, ka es ar tavu vīru, prātiņu nāc mājās. Tikko ekspromptam to visu izdomāju kopā ar Kristīnu. Marta, Jāni, Dieva dēļ brauc šurp. Es tā kā visu rekvizītu saliku, viss ir kārtībā. Vēl kaut ko vajag? Tā viss ej mājās. Te, kur Jānis nāk. Čau! Man zvanīja Margarita, lai es atbraucu. Tur ir tava Margarita. Nu, tu esi muļķis. Nu, kāpēc tu brauc šurp? Kā man Margarita zvanīja, es sapratu, ka kaut kas noticis, ka jābrauc. Marta zina, ka tu biji pie Margaritas. Nu, lai viņa zina ļoti labi. Tiešām? Viņa domā, ka es ar Margaritu, ja? Johaidī. Sveiki. Nu, kur viņš ir? Sēž abi divi. Smējās. Tas nevar. Beidz, nu. Visu man vajag iedzert. Nu, ne jau tā, ka tu čagras vēl ir. Atšuries. Marta! Ei, cienītais, halo! Advokāts nevajag par velti. Nebaidies, es zinu, ka tu tur esi atver. Nebaidies, es neesmu no policijas. Ja te būtu policija, jau būtu sen iekāpus iekšā pa logu. Un rīt varbūt tā arī notiks. No rīta. Guļošos vieglāk ķert. Ko vajag? Man sūtīja resnais. Apliecība. Advokāta apliecība. Es esmu resnāts cilvēks, kārtoju tā teikt juridiskās lietas. 3 lietas bijušas, visas 3 uzvarēju. Nezinu, nekādu resnā vajadzību. Pietiek šitās spēlītes. Mums vajag aprunāties un ātri. Pazūd, es nezinu nekādu ne resno, ne tievo. Vienkārši ej prom, labi, jā? Tu man nesaprati. Resnais nekādu iesniegumu rakstījis nav. Viņš grib visu atrisināt mierīgā ceļā, tāpēc arī šeit esmu. Jo, kā jūs cienītais lieliski zināt, mans klients tagad, pateicoties jums, uz virtuvi iet klibodams.
Es skatos, jūs vajag pierunāt ilgi kā tāda tiesnesi. Nu? Kā ar veselību, Silvestra kungs? Ļoti labi. Es jūs ļoti drīz apciemošu. Veseļojieties. Visu labu. Nu, tagad tu tici? Nu, saprot, viņi man izsauc. Viņiem bija vajadzīga palīdzība. Viņi teica, lai es klusēju, lai nevienam nestāstu, saprot. Tie ir tādi cilvēki, kuri negrib saistīties ar policiju. Viņi saka, visas lietas nokārtos paši. Viņi arī paši tiks galā. Bet kāpēc tu uzreiz man nevarēji visu tieši tā arī pastāstīt? Nu, bet jā, viņi man lūdz, lai es klusēju. Nu, kā es varu tev stāstīt? Starp citu, kāpēc tu man sekoji? Tas gan man patīk. Ko? Es vienkārši gribēju zināt, kur tu pēc darba brauc. Nu, tu neesi kopā ar to kāzu. Kāzu, nu kādu kāzu? Nu nav nekādas kāzas vairs, un viss ir beidzies. Mīļā, es tev zvēru patiešām. Es tev zvēru Dievu priekšā. Es nekad vairs tev nesāpināšu. Un vispār es tev esmu sagatavojis nelielu dāvaniņu. Priecīgus svētkus, mīļā. Es dzirdēju, ka tu kādreiz teici, ka gribēji pēļu kaklarotu. Gribēju. Ļoti. Te ir. Veci, tu beidz dzīti, jā? Pa krauzināja 3 cilvēki. Es, Resnais Māris. Nākošā dienā Māris savāc. Resnais mūs uzmet. Tas ir pilnīgi skaidrs, tu nedzeni. Pagaidi. Tu man pasaki, policija kravu pārbaudīja? Da kāda starpība pārbaudīja, nepārbaudīja? Izgāja kaut kāds ēzels cauri un... Tu to pateici Resniem? Da ko tu piesējies? Kāda starpība? Es pateicu... Pateici vai nē? Ok. Es konkrēti nepateicu. Māris pateica. Lūk, te ir tas suns apraksts. Resnais nospried, ka jūs esat atmaskot, nolēma paiet malā. Viņš ir piesardzīgs cilvēks, ne tādi kā jūs. Viņš jums rēķinus nelūdza, neteica, ka ir godīgs uzņēmējs. Atceries? Uzsūc, ne? Vai es domāju, viņš mūs uzmet? Tā kāpēc viņš nevarēja mūs pabrīdināt, nu? Tāpēc, ka viņš ir piesardzīgs cilvēks. Viņš bez vajadzības nekur nelien. Labi. Braucam pie viņa, sarunu pabeigsim tur. Da nē, vecīt, es nekur nebraukšu. Paklausies, man ir jāizdara 2 lietas. Jāsalabina tevi ar Resno un jādabūj tavs draugs ārā no cietuma. Bet es skatos tev uz visu nospļauties. Braucam? Braucam, paņemšu pāris mantas. Piedod man, ka es biju tāda riebīga. Tu jau zini, kādas esmu. Nu, uzklausīt, taču varēja vispirms, ne? Salīkstam. Salīkstam. Kaut kāds. O, forši bižutērija. Tu ko? Ko man Jānis uzdāvināja? Tas ir īstas pēļos. Īstas. Es taču redzu, ejam uz koncertu. Nāc iekšā. Droši. Ej. Droši. Silvestra kungs, jums ciemiņš. Remontu esat, jā? Es viņam gandrīz visu paskaidroju. Liekas, ka saprat.
atstāja mūs divatā. Es zinu, ka varbūt izklausīsies stulbi, bet es gribēju atvainoties. Es kaut kā galīgi sapudrojos. Piedod. Nešau, lūdzu! Es ļoti atvainojos, mēs nevajag! Tagad tu jūti! Tu saproti, kas tu tāds esi? Tu saproti, kādos tu sūdos esi. Es domāju, ka tu šaus. Zini, jaunībā droši vien arī šaut, bet tagad vecumdienās esam daudz mierīgāki. Es nezināju, taču, es domāju, ka viss skrēja rīķi jau labs. Bedres tur rodas, ka tagad advokāts izstāstīja. Es visu sapratu, bet tu varēji pabrīdināt mūs vismaz, Aha. Kas es jums esmu? Tante, krustmāte, onkuls, krustāvs. Jūs esat dziļi sūdos, kāpēc lai es tur būtu, saprati? Bet piedod, piedod, es tur neko vairs nevaru darīt, piedod. Kārlim! Jau beidzāt? Jā, beidzām. Prieks dzirdēt, ka strīdus puses ir atradušas abām pusēm risinājumu veiksmīgu. Jūs teicāt, ka var arī Mārda būt ārā no cietuma, tā ir taisnība? Protams, viņš jau domā, ka es esmu vainīgais un vēl visu, ko tur policijā var sarunāt. Bet tas maksās? Nē, nav problēma. To var. Runāja ar Kārli, viņš palīdzēs. Tiešām gribēja mani novākt. Beidz, nē, es vispār garām tēmēju. Vispār tādas darbības tiek uzskatīts par noziedzīgām. Krimināla likuma 125. pants – tīšs smags miesas bojājums. Par tādas miesas bojājumu tīšu nodarīšanu, kas bīstams dzīvībai vai bijis iemesls redzes, dzirdes vai kāda cita orgānu vai orgānu funkcijas zaudēšanai, psihiskam vai citādām veselības traucējumu, ja tas saistīts ar vispārējo darba spēju paliekošu zaudējumu. Varbūt pietiks, jā. Es tikai gribu norādīt uz to, ka, sekojot likuma burtam, beigās vajadzētu saņemt vismaz morālu kompensāciju par nodarīto veselībai zaudējumu. Labi, uzskatām, ka tā ir darba trauma, jā. Galu galā, līčties mēs šeit netaisīsim. Tomēr, jā. Priekā. Ja es vēlreiz atvainojos. Cik jauki, jā, ka es paliku dzīves. Haina sajūta. Jā. Uz jūsu veselību. Labs konjaks. Es domāju, jā. Jā, tā es domāju. Nafik tā plēja. Ka remontu taisīs. Tur aizlikts cieti uz grīdas arī. Pēc tam mēs sapratu, ka ja tad... Ielē. Baigas salds, drausmīgs draņķis.
Labrīt, Saulīt. Labrīt. Gultā. Paldies, mīļais. Tu teici mīļais?